Čau! Sāku stāstīt par saslēgumiem. Pirmais - baiļu saslēgums. Ja cilvēkam ir bailes par nākotni, par veselību, par attiecībām, par bērniem, par to, ka pametīs, ka paliks viens, ka saslims, ka neizveseļosies, bailes no vientulības, no nabadzības, no neveiksmēm, es varētu turpināt vēl un vēl un vēl un vēl. Tātad, ja cilvēkam ir kaut vienas no šīm vai kādām citām bailēm, ir izveidots saslēgums ar dēmonisko pasauli, atalu, kas kultivē visas šīs neadekvātās bailes. Atceries, ir tikai vienas bailes, kas ir jārespektē un jāņem vērā. Ja tavai dzīvībai vai veselībai draud briesmas, tev ir jāmeklē glābiņš. Visas pārējās bailes, kas bieži vien burtiski paralizē gan pašu cilvēku, gan viņa dzīvi, ir paša izdomātas un radītas. Taču to ir ļoti, ļoti daudz. Labā ziņa - no visām šīm neadekvātajām bailēm var atbrīvoties. Tikai jāzina, kā, ko darīt, kamēr tu vēl to neproti. Atbrīvojies no vārda nezinu. Pilnībā izslēdz to no savas dzīves. Kāpēc? Atala baida ar neziņu. Liek par to nemiktīgi domāt un satraukties. Piemēram, cilvēks nezina, kas notiks nākotnē. Nezina, kāpēc ar viņu notika tā, kā notika. Neziņa ir jāizslēdz no tavas dzīves. Kādas ir tavas bailes? No kā tu visvairāk baidies?